ko, būsim šeit nodzīvojuši kādu laiciņu? 7 dienas un 6 naktis. Nopietni? Jā, tas ir rekords. Mēs nekur tik ilgi vēl neesam palikuši. Tā kā tagad varam doties uz veikalu. Šopings. Iepirkties nākamajai nedēļai. Un dodamies noliet kakučus atkal. Tur viens prasīja, lai tūplēnā uzfilmē, nu, nezinu. Atkarīgs no sabas. Vai no manis, es varbūt filmēšu sabu liesu šoreiz ārā. Jā, labi. Nu, mēs cenšamies iepirkt pārtiku nedēļai. Un jums interesēja arī tās cenas un viss kaut kas, tad mēs mēģināsim turpmāk padalīties, cik mums izmaksā pārtika nedēļai un ko mēs nopirkām, varbūt, nezinu. Nu, Jā. kaut ko tādu varam uztaisīt. Labi, tiekamies! Mēs tagad esam Spāņu depo un meklējam trūbas uzgali. Lai vieglāk uzpildīt ūdeni, uzskrūvēts un tad uzsprāstīt. Jā. Pagaidām tikai nopirkām gumijas un 2 bļodiņas. Bet te viss ir no Temu. Mēs atradām. Tur ir 1 un 3/4 daļas, un tur vēl mazāk kaut kā. Parāda, cilvēkiem interesēja cenas visam. Eiro 25. 25. Bļoda eiro 95. Gumijas 90 centi. Nu, ko atradi? Jaunas barefoots. Jaunas Tas sliktākais, ka man nav izejamās zeķes. kurpes. Slikt, so fucking weird. Bet kā sasvīst pēda. Un tas galīgi net Kā seksī. viņa elpo. Parādi, cik maksā. Viņas maksāja 7-8 eiro. 7. 95. Nu, re, par visu šo es samaksāju 81 eiro. Tam vajadzētu pietikt mums uz nedēļu. Piegādē! Maize bija kāds eiro 55, avokādo 4 eiro. Siers 400 grami, kaut 2 eiro. Makaroni 80 centi, končus eiro 60 laikam. Tad ir salāti pa eiro. Nu, vienmēr sakot, man slinkums visu rādīt ir. Bet dārgākā ir gaļa un dārzeņi. Dārzeņi ir visdārgākie un gaļa. Un vispār, nu, principā cenas ir tādas pašas kā Latvijā. Olas 24 gabali, 5 ar kapekām. Ir daudz kas lētāks, ir daudz kas dārgāks. Un tu kā, nezinu, pēc tam parādīšu čeku, pastāstīšu. Man tagad slinkums. Nu, vai paši jūs varat izlasīt? Bože mīja. This is the worst. Uzlieciet pauzi, kad jums kaut kas interesē. Mēs tā arī neizbraucām reizi ar šo čukīti jauko. Bet mums bija... Es nezināju, kas mums ir plānā. Nē, mums nebija tāda plāna, bet man patīk tādi čukīši. Kur mēs braucam? Pareizi? Mēs braucam tur, kur mums rāda vēziņš braukt. To the mountains. Nu, vēl diezko tālu mēs netikām un mums saplīsā mašīna laikam. Sāk vibrēt stūre. Un mēs piestājām, un tad tā stūra vispār riktīgi kratījās un raustījās, un tad bija kaut kāds arī blīkšķis, un Kārlis tagad izgāja skatīties, kas tur ir noticis, bet
Jā, laikam nav pārāk labu ziņu. Varēs ielikt video, ko es uzfilmēju. Katrā ziņā kaut kas tur ir izbeidzies, un es neesmu uz galam pārliecināts, kas, jo tagad stūri griež, tad ir tāds riktīgs metālisks klankšķis. It kā būtu varbūt atspēr nolūzus un kaut kur atbalsta augšā ķerās, bet liekas, ka vairāk tā kā no puses tā skaņa nāk, so not sure. Nu, labā ziņas ir tādas, ka uz ceļa laikam mēs nepaliksim, jo izskatās, ka tas ir augšējais atbalsts, un to varēja saprast principā tikai tad, kad bišķīt uzdomīšu paceļ mašīnu, tad ieliks bildi. Tiek sapratīs. Mans doma gājiens tagad ir tāds, ka mēs vienkārši braucam tur, kur mums ir izdevīgi aizbraukt. Mēs vienkārši domājam tālāk, jo, nu, principā mēs varam aizbraukt tagad uz tiem kalniem, palikt tie uz kalnos. Cerams, ka tur nebūs bedres, pa kurām jābrauc augšā. Un tad vienkārši, ka mēs braucam lejā un paliekam atkal pilsētā, tad mēs varam atrast tādu pilsētu, kur mēs varam salabot mašīnu, jo tur, nu, principā uz servisu vajag braukt. Katrs pa savu to. Kāds cute. Tūlīt. Nu, tur mēs tagad tripojam lejā no kalna jau kaut kādu laiciņu. Un es redzēju mūsu priekšā draudiņš kemperu kolēģis. Visu laiku uz bremzēm vienkārši sēdēja. Tur tās bremzītes visu laiku. Un tikko nometa malā, jo laikam pārkārs bremzītes, pazud bremzes. Tas ir ļoti baismīgi braucot lejā no kalna, pazaudēt bremzes. Uzmanīgi. Tu viņa atkal sēdēs, ja es šitā smagā, viņš visu skatu bojā. Bet nedrīkst bremzēt. Šis atgādina to Francijas ceļu, ne? To Route des Crêtes. Tas bija Francijā. Jā. Tas bija Francijā. Spooky. Nu, beidzot, mēs esam atbraukuši. Un mums... Juhu! Hei! Nu, šitā mums būs. Labrīt! Labrītiņ, labrītiņ. Ir sestdienas rīts, mēs pamodāmies mūsu jaunajā adresē. Mēs ejam pastaigāties ar Blue un ir tik augsti. Ir kaut kādi 2 grādi laikam. Nu, varbūt tagad jau bišķiņ vairāk, bet tāds vējš un Kārlis ir šortos. Paldies! Gatavs? 1, 2, 3, 4! Ai, kāds peldētājs! Wow! Tādas sliedes! Tur, kur viņa nāk ārā. Super! Jā, mums!
Tā skriešana pa šīm mazajām pilsētiņām ir tik lēna, jo visu gribas fočēt un filmēt. Ļoti skaisti. Un šī ir klasika. Mazajās pilsētiņās ar šārajām ieliņām viņiem ir puķu podi pilni ar puķītēm. Lītas skriešu pāri tam tiltam. Juhu! Notiku uz takas beidzot. Tur tā pilsētiņa. Tur ir tas tilts. Un pirms tam bija zīme, ka šī taka ir paredzēta gājējiem, velobraucējiem un kazām. Bet šie tak nav kazu kakši. Un te tādi ir daudz. Re, kur ir tā pilsētiņa, ko es jums rādīju? Kāds tur kaut ko kurina. Re, kur tas tilts. Un tādas tā zigzagā. Žuk, žuk, žuk. Augšā. Ir riktīgs karstumiņš te augšā. Tā jau var redzēt pēc manas sejas. Bet izrādās, kalnos ir arī asfaltētas takas. Labi, tas bija mazs posmiņš pa asfaltu, jo tagad jāgriežas te. Juhu! Re, kur tur ir tā pilsētiņa, kur es jums rādīju, kur bija tas tilts. Bet tagad es esmu te. Bet vēl kādi 10 kilometri apskriet. Un tad tur ir, mēs tur dzīvojam. Tur mēs ejam peldēties. Kaut kur tur augšā, mežā. Mēs dzīvojam. Tā kā man vēl ir gabaliņš. Tiekamies! To iepriekšējā video es filmēju no turienes, un tad es skrēju pa to pašu maliņu. Tur bija nenormāli skaisti. Bet tagad es esmu uz tāds mazs mierīgs taciņas atpakaļ. Izskatās, ka te kāds agrāk dzīvoja. Sveiki! Vai kāds mājās? Reka bija mājiņa un terase. Inčīgi. Labi, izrādās, te ir bijis vesels ciemats. Tur māja, tur, te, un tur vēl augstāk. – 23 kilometri ir noskrieti, vēl palicis viens, un es jau redzu savu māju. Nu, re, 24,6 kilometri noskrieti, un paskat, kas tur gaida. Kas tur gaida? Čau, blīd! Čau, blū! Čau, čau, čau! Čau, maziņojs! Kas tur iekšā notiek? Kas tur grabinās? O! Sveiki! Nebija ko darīt? Nu, man likās, tu teici, ka tu gribi brīvdienās atpūsties, bet tagad tu te... Oi, jā, vispār nesanāca atpūsties. Esmu piekusi. Tu taisi mums kameru sistēmu, ja? Jā. Karlusa projekts slēptās kameras. Ja? Jā. Mums būs novērošanas sistēma kā bankai. Nu, parādi.
Nekas vēl nav pabeigts, bet Wow. es redzu, ka sunīta blue bija tikko tur, bet es neredzu. Bet tūlītās. Laikam vajag pagriezt vēl bišķīt uz leju. Wow. 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 We wanted the real reason is that the Pam's pregnant. Okay. Hey. Gatavs? Mhm. Kāp lejā. Un... Wow! Labi! Te. Jā! Wow! Nu, šodien mēs šo foršo vietiņu atstāsim un dosimies tālāk. Nedaudz tālāk, 8 kilometrus uz to pusi. Tur ir tāds kalns ciematiņš Montanejos. Vienu dienu padzīvosim tur un tad dosimies uz Valenciju. Blūteļi ļoti patika, jo varēja visu laiku pa āru tusēties, vai ne? Hola, amigos! Es tagad esmu pārgājienā, kuru jūs gan redzēsiet nākamajā sērijā, jo ir sākusies jauna nedēļa. Bet es gribēju tikai pateikt visiem paldies, ka jūs skatāties, ka jūs sūtat foršas ziņas, ka jums patīk, un tad arī mums patīk. Un jā, vienkārši paldies! Paldies, ka esat ar mums šajā piedzīvojumā. Adios! Aizmirstu pateikt vēl vienu svarīgu lietu. Varat pieskot mums Instagramā, jo tur viss notiek tiešraidē. Nu, negluži, bet tajā pašā dienā. Un arī tur mēs varam komunicēt, ja gribās. Tagad gan viss. Čau!